Matīs Čudars, un es esmu džēza un improvizētās mūzikas ģitārists. Dzīvoju un mācos Amsterdamā. Man ir 21 gads, un es esmu konkursa labiedarbi.lv viens no uzvarētājiem. Par labo darbu projektu uzzināju no ļoti daudziem avotiem. Draugi, paziņas, interneta portāli. Ļoti daudzi draugi ir mēģinājuši arī tur piedalīties, un daudz draugi arī ir dabūjuši atbalstu. Un brīdī, kad es nolēmu, kad jāieraksta šis albums, tad nebija daudz variantu. Viens variants ir respektīvi sēdēt restorānā un mazgāt traukus 3 gadus vai mēģināt šajā vietā pieteikties, jo īsti Latvijā es neesmu bijis spējīgs atrast kaut kādus citus finansējumus. Līdz ar to šī bija mana iespēja. Labo darbu finansējums man bija nepieciešams mana pirmā albuma ierakstīšanai. Vienā no labākajām Eiropas studijām, Vācijā, Osnabrukā. Ieraksts tapa 2 dienas, un tā bija viena no fantastiskākajām pieredzēm manā dzīvē, jo šī studija, kurā mēs rakstījāmies, bija absolūti, bija vienkārši neiedomājami profesionāla, un tā vide, kurā tas atradās, tas bija ārpus vispār pilsētas, ārpus civilizācijas. Studija bija iebūvēta bijušajā fermā, līdz ar to tur ir tas lauku, tā noskaņa, tā atmosfēra. Līdz ar to tu atbrauc uz turienu, un tu nedzirdi neko, tu nedzirdi ne mašīnas, neko citu, tu dzirdi tikai vēju un kokus. Līdz ar to tas ir diezgan liels retums īstenībā. Par balsu vākšanu tas bija diezgan interesants process, jo šajā spēlē es biju principā viens pats pret kas tur vēl bija, deju kolektīvi un kori un kaut kāda tur sporta komanda. Līdz ar to es biju tā kā viens pats pret komandām. Jā, līdz ar to bija ļoti grūti tikt pie šī balsu skaita, bet man nebija varianti principā. Tā, kad tev nav varianti, tad kaut kā tu atrodi tās iespējas, kā savākt balsis šajā gadījumā. Ko es darīju, es principā pamoju dažādos portālos vienkārši visiem nepazīstamajiem. Un, principā, tur bija tāds moments, ka es pavadīju kādu pusmēnesi burtiski pie kompjutera, tā ka no rīta līdz vakaram. Tā ka es pamostos un pirmais, ko es izdaru, es izspamoju, un tad vienā brīdī tie attiecīgie portāli neļauj vairs spamot, jo tur ir ierobežojums. Līdz ar to es pagaidu, padzeru tēņu, patrenējos ģitāru kaut ko, un pēc tam paiet laiks. Es atkal spamoju, līdz ar to šādi pagāja apmēram pusmēnesis. Es biju ļoti priecīgs, ka es uzzināju, ka es uzvarēju. Bet es kaut kā pat nevienā brīdī nepieņēmu to, ka tas tā nenotiks. Tā kā kad tas notika, tad bija tāds, ok, tas ir izdarīts, tagad tālāk jādara. Bet nē, es biju ļoti, ļoti saviņots, es biju ļoti priecīgs. Jo tas bija tas, ko es nenormāli gribēju un ko es ļoti gaidīju. Šī ir bijusi viena no fantastiskākajām pieredzēm manā dzīvē, jo es esmu radījis savu mazo bērniņu. Tas nav tev vienkārši pasēdēt mājās un kaut ko tur uzskricēt uz papīra, un tas arī viss. Šis projekts prasīja daudz darba un daudz ideju noformulēšanas, daudz organizēšanas un tādā garā. Un es esmu paveicis ļoti daudz, jo īstenībā šī projekta sākumā man nebija līdz galam noformulētas, teiksim, manas kompozīcijas, un es līdz galam nezināju, kas būs, bet es zināju, ka, tā kā es nospraudīšu datumu, tad viss sakārtosies kā vajag. Un tas tā arī notika. Sarakstīju, pabeidzu, cik tur ir beigās, 11 skaistas skaņdarbus un ierakstījām ar grupu studijā. Un arī šis ieraksts ļoti satuvināja manas grupas biedrus, un mēs kā vienība šobrīd esam tiešām kā viens vesels. Tiem, kas plāno iesniegt savu projektu labajos darbos, es saku 3 reizes dariet tā. Un
saņemieties un savāciet tās balsis un izcīniet savu finansējumu savam projektam, izdomājiet, ko kārtīgi gribat darīt, kādu projektu iesniegsiet, bet noteikti tā dariet, jo ja neuzvarēsiet jūs, uzvarēs kāds cits. Respektīvi ar to es domāju, ka vienmēr ir iespēja šo finansējumu arī saņemt.